uzņēmumam parādi. Tātad ir tāds temats, arī man tas bija aktuāls pirms vairākiem gadiem, kad es biju izdarījis visu tā, kad es vienkārši sačakarēju visu pasākumu, man bija mīnus. Un tad nācās izglītoties. Un izglītoties tieši šajā ziņā, kad kā vispār lietas uztvert, kā pārdot un tā tālāk. Pirmais, tad, kad uzņēmumi ir parādi, pats svarīgākais ir tā, vienā brīdī nostabilizēt, stop, apstādināt visu procesu galvā. Tātad visu to ārprātu, tur man parāda, tur man zvanu, tur man prasa, bla, 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 kāds tur tikšu galā, to vajag apstādināt, stop. Un tad, kad mēs to apstādinām, mūsu uzdevums ir salikt uz papīra, nevis tā galvā izdomāt, ne, uz papīra, lai acis arī redz, kas tur notiekās reāla situācija. Tātad visus parādus, visas lietas, kas ir sakrāts šim uzņēmumam. Tad, kad mēs saliekam tas, kas ir sakrāts, un saliekam pretī to, kur mums šobrīd ir ienākumi vispār, mēs redzam to bilanci saucamo. Tad, kad mēs redzam to bilanci, mēs saprotam, ka iespējams mūsu tēriņi, mūsu darbības ir neadekvātas. Tas nozīmē to, ka vajag stopēt to visu procesu un sākt meklēt, kuri tad ir tie produkti, kuri nodarbina visvairāk laiku, bet ir peļņa vismazākā. Tas ir tas enerģijas zuduma likums, kad jāapstādina tur, kur enerģija zūd. Tad, kad mēs saprotam, mēs apstādinam to visu, tajā mirklī, tas nozīmē to, ka viss notiek, viss aiziet, ja? Tas ir riktīgi tāds svarīgs process. Un tad, kad tas aiziet, mums jāsāk ir domāt, kā ar minimāliem resursiem iegūt maksimālu peļņu. Tas nozīmē to, pieņemsim, ir 50 eiro, un kāds no tiem 50 eiro var nopelnīt vairāk. Kurš man dos vislielāko tādu ienesumu? Un manā gadījumā bija tad, kad man bija mīnus, es sapratu, ir dimbā. Ir dimbā, tāpēc, kad vēl tas bija tāds laiks specifisks, kad es nezinu, kad es nevaru būt visās vietās vienlaicīgi, mani cilvēki var, neatrast. Es sāku būvēt sociālo vidi. Pats mācījos, es pat pirmās mājaslapas uztaisīju, programmēju, tad mācījos SEO, tad es taisīju sociālos kontus, rakstīju speciālus tekstus, bildes, visu. Tagad man to dara mākslīgais intelekts. Esmu investējis, ieguldījis tā, lai mākslīgais intelekts visu raksta, viņš pats izvieto, viss notiekās. Tāpēc ir jāsāk tā ar minimālo peļņu, atrast maksimālo rezultātu, kādu var dabūt. Pēc tam, kad tas viss jau tur notiekās, viss vienkārši liekais ir vienkārši jāizmet ārā. Un jāskatās laiks, enerģija, nauda. Kur ko kādā veidā dabūt gatavu. Un tad, kad to cilvēks sāk darīt, viņa uzdevums ir saprast prioritātes, reāli prioritātes. Un tad, kad ir lielas prioritātes cilvēkam, tad sāk izlīdzināties. Stāv, ka ienāk vairāk naudu iekšā, mazāk iztērējās, un līdz ar to tas uzdevums ir jāsāk katru mēnesi fokusēties, kā nosekt tos visus parādus. 10, 20 eiro, 50, 100, vienalga. Vienkārši likt iekšā naudu, un lai būtu tā iekšējā sajūta, man atkal naudas nav, ka man gribās atkal nopelnīt. Tāpēc, ka es samaksāju to parādu, bet manam gribās nopelnīt. Tad fokus uz to nopelnīšanu veidu, kā nosekt tās lietas. Ja? Un tā kā attīstība veidu. Tad viss sāks izdoties. Tie ir tie mazākie tādi sākuma punkti, soļi, ko vajadzētu ieviest, lai viss tas strādātu un darbotos. Tā kā lai izdodās.